ziņās trešdienas vakarā. Esiet sveicināti studijā Ilza Dobele un Andris Auzāns. Un vispirms īsi dienas svarīgākās ziņas. Krīze nemazina korupciju, bet rada līdz šim nebijušus krāpšanas paņēmienus. Tiesībsargs apšauba fotoradaru likumību, vai policija varētu mainīt ātruma pārkāpēju sodīšanu. Beļģijas zemnieki ekstrēmā veidā pieprasa atbalstu piensaimniekiem. Un ceļu no mājām līdz skolai bērni jau nākamgad varētu mērot Jelgavā ražotos autobusos. Korupcijas ieguvusi jaunus vaipstus, arī to skārusi krīze. Samazinājies uzņēmēju skaits, kas dod kukuļus, jo biznesā vienkārši vairs nav naudas. Tomēr amatpersonas iedzīvoties vēlas joprojām, tādēļ kļuvušas radošākas un īsteno jaunus veidus, kā apkrāpt valsti. Tagad tās mēģina niecīgo budžeta naudu, kas izdalīta iestādēm vai pašvaldībām, dažādos veidos ielikt savās kabatās. Šādu cīnīsku amatpersonu rīcību deputātiem šodien atklāja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. No Saeimas ziņo Gatis Suhaveckis. Korupcijas apkarotāji deputātiem sniedz ziņojumu par paveikto un darāmo. Gribas izmantot to situāciju, ka mēs varam jautāt knābam, nevis knābs mums jautā. Tiek atklāts, ka krīze skārusi arī korupciju. Kukuļošanas fakti iet mazumā, jo gan biznesmeņiem nav naudas, ko atvēlēt kukuļiem, gan arī amatpersonas saprot, ka biznesmeņiem nav naudas. Toties amatpersonas un ierēģi meklē arvien jaunus veidus, kā apkrāpt valsti. Amatpersonas šajās krīzes apstākļos kļūst radošas ne tikai grāmatvedībā, bet arī noziegumu izdarīšanā un mēģina tos arī niecīgos budžeta līdzekļus, kas ir izdalīti iestādēm vai pašvaldības uzņēmumiem, dažādos veidos ielikt savās kabatās. Lai sekmīgāk cīnītos pret tiem, kas nodarījuši zaudējumus valstī, bet viņus nav iespējams saukt pie krimināla atbildības, Knāb gatavojas ieviest jaunu praksi. Birojas plāno tiesā vērsties civiltiesiskā kārtā, lai tomēr piedzītu zaudējumus no ierēģiem. Un tad negodīgām amatpersonām var nākties pašām atmaksāt naudu visu mūžu. Naudas trūkums gan apgrūtina arī paša korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu. Korupcijas apkarotāji brīdina, ka biroja samazinātā finansējuma dēļ daudz brīvāk varēs justies kukuļdevēji, un tāpēc viņi prognozē, ka valsts budžets var zaudēt daudz vairāk naudas, nekā izmaksā Knābu uzturēšana. Iestādes budžets tiek samazināts par 40% un jau ir slēgtas 10 no biroja 18 nodaļām. Gatis Suhaveckis, Andris Jasinskis, LNT. Vairākiem desmitiem amatpersonu Knabi jau lūdzis atmaksāt valstī nodarītos zaudējumus, taču atlīdzināta tikai neliela daļa naudas. Pagājušā gadā Knabi 7 amatpersonām lūdzis atlīdzināt zaudējumus valstī kopumā 19 426 latu apmērā. Labprātīgi naudu atmaksāja 4 amatpersonas, atlīdzinot 1226 latus. Pārējos 3 gadījumos notiek tiesvedība. Savukārt šogad naudu lūgts atmaksāt jau 29 personām. Tās kopumā radījušas zaudējumus par gandrīz 30 000 latu. Zaudējumus šogad atlīdzinājušas 13 amatpersonas, kopā atmaksājot valstī 3739 latus. Knab arī atklājas vērienīgu korupciju veselības nozares iestādēs. Birojs šobrīd izmeklē vairākus kriminālu procesus. Gadījums, kad veselības iestāžu amatpersonas par ieinteresētu firmu līdzekļiem devušās ceļojumos uz Ķīnu, Brazīliju, Indonēziju, Turciju, Uzbekistānu, Ēģipti, Maroku, arī Venēciju, Romu, Londonu un Parīzi. Šādu gadījumu dēļ nepamatot sadārdzināti medicīnas pakalpojumi un ar tiem saistītie izdevumi. Viss Latvijas pedagoģu streiks tomēr notiks. Tā šodien gandrīz vienbalsīgi nolēmusi Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Pagaidām plānots streika laikā valdībai pieprasīt palielināt finansējumu apmēru vienam skolēnam un studentam, kā arī bāzes finansējumu zinātnē. Šobrīd arotbiedrībai nav konkrētas nostājas ne par streika veidu, ne datumu. Līdz 23. septembrim arotbiedrība gaidīs arī citus priekšlikumus par streika prasībām, bet par streika datumu tiks lemts 21. oktobrī. Vai nu labu, vai neko?
Tā varētu raksturot politiķu atturīgos izteikumus, vērtējot valsts prezidenta Valda Zatlera vakar sasauktās valdības ārkārtas sēdes rezultātu. 7 stundas garā sēde, kas noslēdzās vēlu vakarā, nav pilnībā attaisnojusi arī paša prezidenta cerības. Garo diskusiju vērtējumu uzklausīja arī Dainis Miķelsons. Valdības ārkārtas sēde par paveikto un vēl darāmo struktūrālo reformu īstenošanā ielika pamatu un pātrinājumu kritiski svarīgā nākamā gada valsts budžeta veidošanas procesam. Ar rezultātu apmierināts Valdis Zatlers. Tomēr sēdē pietrūcis precizitātes par nākotnes perspektīvu un skaidrības par ieguvumiem no reformu veikšanas. Daudz jautājumu tomēr palika neatbildēti. Un es varbūt arī nemaz negaidīju, ka visus jautājumus atbildēs. Bet es gribēju to, lai gan... Faktiski es gribēju to, lai pilsoņi, tātad mūsu valsts iedzīvotāji, un arī visi tie, kas ir iesaistīti, saņemt vismaz dažas atbildes uz tiem jautājumiem, kas viņus uztrauc, un mazināt to uztraukumu un neziņu, ja, kāds brīžiem valda sabiedrība. Darbs ar budžetu valdībai tagad jāturpinot no rīta līdz vakaram. Valsts prezidents uzskata, ka valdība ir rīcības spējīga un nākamā gada budžetu pieņemt ir iespējams. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kā process ies tālāk. Premjers Aldis Dombrovskis uzskata, ka ārkārtas sēde bijusi sabiedrības iespēja iepazīties ar situāciju konkrētās nozareis un tādā veidā sekot līdzi valdības darbam. Lielākā daļa pieņemto lēmumu vai nu konkrēti vai konceptuāli bija pieņemti jau iepriekšējās valdības sēdēs vai principā jau iepriekš kaut kādi jauni, būtiski lēmumi, protams, netika pieņemti. Lielā mērā tā bija ministru atskaita par padarītā un tālāko darbības virzienu iezīmēšana. Jēgas nekādas, tā savukārt izsakās politiķi. Tiesa gan tikai pie izslēgtas kameras. Oficiālais vērtējums skan citādāk. Paldies prezidentam. Citiem vārdiem sakot, par vakardienas sēdi politiķiem gan no valdošās koalīcijas, gan no opozīcijas teikt īsti pat nav ko. Es ceru, ka tā sēde mazināja varbūt to spriedzi sabiedrībā. Manuprāt, koalīcija stiprāk no šīs sēdes nekļuva, bet sabiedrības varbūt saprata, par ko ir runa. Ja? Tautas partijas vadītājs Mareks Segliņš, kurš sēdē vispār nepiedalījās, saka, valdības rīcības spēju ārkārtas sēde veicinās, bet nekādu pamatu budžeta pieņemšanai gan neieliek. Nē, tā nu gan nav, jo ir izdalīts valdības sēžu grafiks, kā valdība strādās pie valsts budžeta 2010. gadam, un valdība šo darbu sāks šo sestdienu. Savukārt prezidenta teiktais, ka Tautas partijas līderu nepiedalīšanās ārkārtas sēdē ir pilnīgi nožēlojama, Segliņu neuztrauc. Prezidenta kungs varbūt ir kaut kā jūties aizvainots, ka tad, kad viņš ir sadomājis sasaukt šādu sēdi, kad kāds tur to brīdi nav. Bet, es domāju, ka man tieši tāpat kā jebkuram Latvijas valstī strādājošam ir tiesības uz atvaļinājumu, un man 4 dienas bija atvaļinājums. 4 dienas, kuru premjers man piešķīra. Tas nebija iemesls? Nē, protams, ka nē. Kopējais secinājums - ārkārtas sēde bijusi vairāk deklaratīva, taču spriedzi sabiedrībā iespējams atkal nedaudz mazinājusi, līdzīgi kā seanses pie psihoterapeita. Dainis Miķelsons, Valdis Auzāns, LNT. Atrisināt savstarpējās domstarpības šodien kārtējo reizi mēģinājuši arī 2 lielākie koalīcijas partneri - Tautas partija un Jaunais laiks, kuri pēdējā laikā vairāk strīdas nekā kopā strādā. Tomēr visticamāk arī šai diskusijai jēgas nebūs, jo, ja Tautas partijas vadītājs Mareks Segliņš domā, ka pēc šīs dienas divpusējās tikšanās abas partijas mazāk apmainīsies ar dzēlībām, tad Jaunā laika priekšsēdētāja Solvitā Boltiņa komentārs par sarunu nav sniegusi, atraucot vien to, ka Tautas partija nosiņo. Uz valdības ārkārtas sēdi, kur notika vakar, tika liktas lielas cerības, taču tās nepiepildījās. LNT aptaujātie eksperti skeptiski vērtē apgalvojumus, ka prezidentam valdības darbā izdevies iedvest jaunu enerģiju. Ivo Jurkāns turpina. Dienu pēc valdības ārkārtas sēdes vairāk ir dzirdams par vilšanos, nevis, piemēram, ticību, ka politiķi pierādījuši savu spēju izvest valsti ārā no krīzes. Varbūt pat vēl vairāk. Mēs jau tāpat zinājām, ka nekas labs nav sagaidāms. Iecer par valdības ārkārtas sēdi nāca no Rīgas pils. Līdz šim Valdes Zatlera parādīšanās valdībā viņam bija veiksmīga un ļāva atsvaidzināt popularitātes reitingu.
Šoreiz tas neizdevās. Ne ziņotājs saturs sabiedrībai bija skaidrs un uztverams, ne pats prezidents jutās savā vietā. Prezidentam, ja viņš gribēja sasaukt šādu sēdi, viņš to varēja sasaukt, bet viņam bija jādod arī premjerministram Dombrovskim viņu vadīt, un viņš varbūt varēja no augšas tā iejaukties un varbūt parādīt, kurā virzienā tai sēdē jāiet, bet tas, ka viņš pats vakar vadīja, pierādīja, ka mēs ejam pilnīgi dziļi grāvī. Parlamentārā valstī tā valdības darbs nenotiek. Pat ideja jau bija teicama saprināt valdību, likt tai atskaitīties, miglaina solījuma vietā dot konkrētas atbildes, taču labām izrādēm nepieciešama dramaturģija. Vakardienas 7 stundās tā pazuda. Noturinās jau uzmanība un cilvēks zaudē šīs spējas ātri reaģēt, dot kaut kāds adekvāts priekšlikums. Var jau teikt, ka tai sabiedrības daļai, kas interesējas par politiku, vismaz bija iespēja redzēt, kā tā tiek veidot. Un var teikt, ka prezidents šajos laikos parādījis pašiniciatīvu, taču iespējams par daudz. Jautājums ir, vai prezidents šajā gadījumā nevēlējās tā kā parādīt sabiedrībai, ka viņš ir zināmā mērā sabiedrības pārstāvis un arbitrs valdības darbā. Var teikt ar zināmu ironiju, kā izdabājot sabiedrības gaumei, mēs vakar redzējām mazu kapustņiku ministru kabinetā par tēmu vadonis. Tas bija šovs, kurš parādīja, ka mēs esam tajā nulles punktā, kur mēs esam. Es negribētu piekrist prezidentam, ka viņš ir iekustinājis tagad procesu no nulles punkta. Atkārtot šādas paraugs sēdes vai nē, šis ir jautājums, kas jau vistuvākajā laikā pašiem sev būs jāatbild prezidenta kancelējas darbiniekiem, jo formāts paredz vai nu izteiktu regularitāti, vai arī tikai pielietojums īpašos, pat ļoti īpašos gadījumos. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavorotņevs, LNT. Bet rīt raidījumā 900 sekundes viedokļu cīņa. Tajā lopu kāvēja pret dzīvnieku aizstāvjiem. Skatieties jau rīt duelī. Savukārt vēl šajā ziņu raidījumā šovakar par kādu atklājumu. Latvijā ieceļojušas Āzijā mītošas bizbizmārītes. Kāpēc pētnieki tās atzīst par bīstamām un kā tās var mums kaitēt? Ar cerībām veicināt ekonomisko sadarbību Latvijā ieradies Gruzijas premjerministrs Nikolas Gilauri. Rīgā viņš saņēma atkārtotu apliecinājumu Latvijas atbalstam Gruzijai. Premjers Valds Dombrovskis uzsvēra, ka par spīti naudas grūtībām Latvija nepārtrauks dalību Eiropas Savienības novērotāju misijā, ko uzskata par izšķiroši svarīgu stabilitātes nodrošināšanai Dienvidkaukāzā. Savukārt Gruzijas premjers pateicās Latvijas iedzīvotājiem un valdībai par sniegto atbalstu un pauda cerību, ka Latvija turpinās atbalstīt Gruzijas sarunas ar Eiropas Savienību par dažādu līgumu noslēgšanu. Politiskās attiecības ir visaugstākajā līmenī. Latvija ir mūsu strateģiskais partneris. Tomēr iztrūkst sadarbība uzņēmējdarbībā. Ir ļoti maz kopprojektu, tāpēc šodien notiek uzņēmēju fórums. Mēs iedrošinām Grūzīnu uzņēmējus braukt uz Latviju un Latvijas uzņēmējus braukt uz Grūziju, lai tiktu īstenoti divpusējie projekti. Gruzijas premjers ir pārliecināts, ka šis ir īstais laiks investēt Latvijā, jo ekonomikas lejupslīdei sekos izaugsme. Kopā ar viņu Rīgā ir ieradušies 14 uzņēmēji, kas pārstāv visdažādākās nozares. Pagaidām abu valstu ekonomiskās attiecības ir maz attīstītas. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barozo saglabās savu amatu vēl uz nākamajiem 5 gadiem. Eiropas parlaments ietekmīgo 53 gadus veco politiķi augstajā amatā pārvēlējis ar nelielu balsu vairākumu. Es vēlētos vēlreiz apliecināt jums, prezidentu, un pārējiem parlamentāriešiem savu patieso apņemšanos strādāt ciešā sadarbībā ar jums, lai mēs varētu celt stiprāku Eiropas parlamentāro demokrātiju. Es ticu Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai kā simboliskām savienības institūcijām, kurām ir īpašs pienākums pret mūsu pilsoņiem. Tagad Barozo jāķeras pie jaunā Eiropas komisijas sastāva izveides. Paredzams, ka tas kā ierasts būs sarežģīts tirgošanās process, lai vienotos, kuras valsts kandidāts kādu komisāru posteni ieņems. Tad komisāru piemērotību izvērtēs Eiropas parlaments. Savukārt šodien piena upes pludoja uz kāda lauka Beļģijā. Protestējot pret Eiropas Savienības bezdarbību piensaimnieku problēmu risināšanā, zemnieki zemē izlēja 3 miljonus litru piena. Tikmēr Eiropas komisija paziņojas, ka tā piensaimniekiem jau tā palīdz daudz vairāk nekā citiem un savu politiku nepārskatīs. Stāsta Dāci Goldmana.
Šo pēcpusdienu simtiem traktoru krustām šķērsām braukāja pa nokoptu tīrumu netālu no Sinejas, zemē izlejot 3 miljonus litru piena. Lai gan liela sabiedrības daļa piena liešanu zemē uzskata par nepieņemumu, zemnieki ir pārliecināti, ka viņiem nav citas izvēles. Esot jārīkojas ekstrēmi, lai politika beidzot atkaptos un palīdzētu piensaimniecībām izbēgt no masveida bankrotiem. Mums vairāk nav ko zaudēt. Saimniecības beigs darbu pēc pusgada, gada, 2, jo par šo cenu Eiropā neviens savas govis neslauks un cenas neiet jūtami uz augšu. Viņi tagad prognozē, ka cenas paaugstināsies par 5 centiem. Mēs nevaram slaukt govis par 25 centiem, mums vajag izmaksas nosedzošu cenu - 40. Eiropai ir lielas prasības, lai būtu nevainojams produkts, bet mēs nevaram par šo cenu konkurēt ar tām valstīm, kuru valdības saviem ražotājiem nav uzstādījušas tādas prasības. Tikmēr Eiropas komisija uzskata, ka zemnieki pārspīlē. Piensaimnieku zīmētā aina esot daudz dramatiskāk nekā realitāte. Eiropas komisija nekādas kardinālas politikas izmaiņas neplāno, jo jau līdzinējais atbalsts esot krietni lielāks nekā citos sektoros strādājošajiem. Kopš piena krīzes sākās, mēs esam iztērējuši milzīgas naudas summas, lai stabilizētu tirgu. Šajā gadā vien mēs esam iztērējuši 600 miljonus tirgus atbalstīšanai. Tas nozīmē, iepirkuši produkciju noliktavām, veicinājuši piena produktu eksportu. Zemnieki no Briseles saņem tiešos maksājumus. Viņi ir vienīgā nodarbināto grupa, kas saņem šādus maksājumus. Mēs vienojāmies, ka šo naudu šogad izmaksāsim ātrāk. Zemnieki var saņemt naudu no dažādiem lauksaimniecības attīstības fondiem. Ir pieejama nauda no ekonomikas atjaunotnei domātajiem līdzekļiem. Kopumā lauksaimniecības sektoram tie ir 4,2 miljārdi eiro. Tomēr ietekmīgākās Eiropas Savienības valstis vēlas pārmaiņas. Vācija un Francija ir izstrādājuši kopīgus priekšlikumus, kur īstermiņā paredz palielināt eksporta kompensācijas sviestam, piena pulverim un sieram, bet ilgtermiņā mainīt līguma formas starp piena pārstrādātājiem un ražotājiem. Taču paredzams, ka gūt Eiropas komisijas atbalstu šim piedāvājumam nebūs viegli. Dats Goldman, LNT. Jauna politiskā ēra sākusies Japānā. Parlaments par valsts premjerministru ievēlējis Jukio Hatojamu, kura vadītā demokrātiskā partija pārliecinoši uzvarēja vēlēšanās augusta beigās. Hatojamu solījis likt politikai strādāt tautas labā un izjaukt dzelzs trīsstūri, kuru veidojuši vēlēšanās zaudējušie liberāli demokrāti, kas pie varas bija gandrīz pusgadsimtu, lielās korporācijas un valsts birokrātija. Vēl Hatojamu sola nepalielinot nodokļus, celt sociālo labklājību valstī, kā arī veidot ciešākas attiecības ar Āzijas kaimiņiem. Kolumbijas ziemeļrietumos izgāzies kāds mēģinājums aplaupīt banku. Pēc laupītāja uzbrukuma no bankas ēkas Kaloto pilsētā ir palikuši tikai grūveši, taču viņu guvums ir bijis tikai $500. Nav gan zināms, cik daudz skaidrs naudas atradās bankā, taču tās aplaupīšanai kaujinieki bija gatavojušies nopietni. Ēkas un seifu uzlaušanā izmantotas dažādas sprākstvielas un mājas apstākļos gatavot ieroči, pat ar eksplozīviem materiāliem pildīti gāzes cilindri. Pēc policijas sniegtajām ziņām par laimi uzbrukumā neviens cilvēks nav cietis. Fotoradari pret cilvēktiesībām. Latvijas Republikas tiesības sargs atzinis, ka radaru fiksēto sodu piemērošanas kārtība pārkāpj cilvēktiesības. Savukārt policijā nekādu pārkāpumu nesaskata. Likumsargi uzskata, ka esošā sodīšanas sistēma ir valsts un autovadītāju interesēs. Plašāk stāsta Kārlis Goldbergs Kristapsons. Fotoradaru darbošanās neapskaužamā situācijā nostādījusi daudzu automašīnu īpašniekus. Tā skaitā DH Autonomu. Uzņēmuma direktors stāsta, ka kopš fotoradaru ieviešanas viņi maksā par klientu veiktajiem ātrumpārkāpumiem. Mums ir visi dati par cilvēku līgumus, viss tiek slēgts un mēs zinām, kas ar to mašīnu ir braucis, bet sodi jau mūsu. Izdarīt mēs neko nevaram. Pārsūdzot saņemtos sodus, Autonoma pozitīvu lēmumu nav saņēmusi. Latvijas Republikas tiesības sarga atzinumā uzsvērti 2 punkti, kuros viņuprāt tiek pārkāptas cilvēktiesības. Pirmkārt, lēmumu par administratīvo sodu pieņem bez autovadītāja klātbūtnes, un otrkārt, neņemot vērā to, kurš patiesībā ir pārkāpis satiksmes noteikumus, sods tiek piemērots automašīnas īpašniekam. Automašīnu īpašniekiem, tā skaitā autonomām, ir jāizdomā, kā nodrošināties pret iespējamo pārkāpumu. Tā ir viņu atbildība, uzsver policijā. Latvijā ieviestā prakse ir pārņemta no vairākām Rietumeiropas valstīm, un tā sevi ir pierādījusi. Vainīgo meklēšana nozīmētu cilvēku izsaukšanu uz policiju, kas nebūtu izdevīgi ne valstī, ne autovadītājiem. Tas mums prasīs, tā teikt, valsts resursus,
milzīgus, kas pēc būtības šim te autovadītājam vai automašīnas īpašniekam īsti neinteresē. Bet kas viņam interesē? Viņam interesē taču tas, kad mēs viņu sauksim ārā, viņam būs jāstāv rindās, viņam būs jāgaida. Pie tam viņš saņems ne tikai naudas sodu, kas ir šobrīd, bet saņems arī soda punktus un tiesību atņemšanu. Cik juristu, tik viedokļu, piebilst Edmunds Ziltiņš. Viņa prāt šo jautājumu varētu atrisināt vienīgi Satversmes tiesa. Fotoradaru modrā acis ātruma pārkāpējus uz Latvijas lielceļiem fiksē jau vairāk nekā gadu. Šajā laikā reģistrēti 15 000 pārkāpumu. Kārlis Goldbergs, Kristapsons, Rojas Brāns, LNT. Jelgavā nākamgad sāks ražot skolas autobusus. Autobūvētāji pirmos pasūtījumus cer iegūt tieši no pašvaldībām. Tādēļ ar jaunu autobusu modeli šodien tika iepazīstināti rīdzinieki un Latvijas pašvaldību vadītāji. Šodien Rāclaukuma apskatāmais autobus izgatavots Nīderlandē. Latvijas rūpnīcā sākotnēji paredzēta šādu autobusu komplektācija, bet vēlāk arī detaļu ražošana. Ievērojamu produkcijas daļu paredzēts eksportēt, bet daļa saražota autobusu varētu tikt izmantot Latvijas tirgū, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus. 45-vietīgais AMO planta autobuss ir būvēts uz kravas autobāzes, tāpēc esot izturīgs un piemērots tieši lauku ceļiem. Un šis autobuss, kā mēs paredzam, viņš varētu būt nevis skola, bet reģionālais autobuss. Noteikti būs jāpievērt kaut kādu pakalpojumu, teiksim, medicīnas pakalpojumu vai vēl kaut kas. Līdz ar to šādā autobusā izvietots kaut kāda medicīniskā tehnika, piemēram, kaut kāda zobārstniecības kabineta un tā tālāk. Viņi varētu risināt arī šīs problēmas. Līdz ar to mēs ļoti ceram uzsākt dialogu varbūt ar pašvaldībām un lielā mērā nevis orientēties, ko mēs gribam pārdot, bet ko pašvaldības grib nopirkt. Viena šāda Latvijā ražota autobusa cena būšot 80 000 eiro. Latvijas pašvaldības plāno iepirkt vairāk nekā 100 skolas autobusus par kopējo summu 9,7 miljonu latu. Lielāko daļu projekta finansē Šveices valdība, bet daļu Latvijas pašvaldības. Trauksmaina nakts, tā par pārdzīvoto saka lubāniešiem. Ap 2:00 naktī pēkšņi uzliesmojusi vēsturiskā ēka, kurā izvietots arī policijas iecirknis. Vietējiem dzīvotājiem ir aizdomas, ka nams aizdedzināts aiz atriebības. Vairāk par uguns nelēmu Lubānā skatieties degpunktā uzreiz pēc LNT laika ziņām. Pēc 4 gadiem Rīga būs zem visas pasaules palielināmā stikla. Izvirzīšana Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam 2014. gadā sniegs daudz iespēju, bet prasa arī pamatīgu gatavošanos. Rīgas doma par nepieciešamo finansējumu vēl tikai lems, bet eksperti nobežījušies, vai tikai viss nenotiek pēdējā brīdī. Turpina Elīna Vītiņa. Ar Rīgas kultūras bagātībām turistu uzmanību mēģinām piesaistīt jau sen. Tiek veidot reklāmas klipi gan par dziesmu un deju svētkiem, gan Rīgas arhitektūru un vēsturi. Taču Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls nozīmēs pavisam ko citu. Tik liela mēroga pasākuma Latvijā notiks pirmo reizi. Organizatori tiem gatavojas jau no pieteikuma iesniegšanas dienas. Tas nav tā kā dziesmu svētki, kur ir viena nedēļa, un tad jau mēs zinām, cik milzīgi daudz darba ir jāiegūt, lai šī nedēļa tiktu piepildīta. Bet tas būs vesels gads. Un, lai nodrošinātu veselu gada programmu ar starptautiska līmeņa, tiešām augstas kvalitātes kultūras pasākumiem, tur ir milzīgs darbs nepieciešams. Mēs sadarbosimies arī ar citām Latvijas pašvaldībām. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Rīgai un visai Latvijai ir liels izaicinājums – veicināt atpazīstamību visas pasaules mērogā, tādējādi piesaistot arī jaunus turistus. Šogad Eiropas kultūras galvaspilsēta ir Viļņa. Tiek lēsts, ka pasākuma programmas veidošanā iztērēt vismaz 7 miljonu latu. Cik daudz varēs atļauties Rīga, vēl nav zināms, taču tas būšot ieguvums visai valsts ekonomikai. Aktīvi meklēsim sadarbību ar privātām kompānijām. Piemēram, pēdējā prezentācijā piedalījās ne tikai es un tie cilvēki, kas gatavo priekšlikumu, piedalījās arī Flika kungs, kas bija apliecinājis, ka Air Baltics ir gatavs būt pa vienam no partneriem. Atbalstot pasākumu gan finansiāli, gan arī palīdzot reklamēt to. Mērs Rīgas reklāmas kampaņas ārzemēs solīja jau nākamā gada sākumā. Savukārt par 2014. gada pasākumu koncepciju tikšot lēmts tuvākajā laikā. Kultūras eksperti norāda, pasākuma programma jāveido tā, lai caur Rīgu varētu parādīt visu Latviju. Un lai tas nebūtu tikai tā kosmētiski, lai tas nebūtu tā, ka mēs kā citur kādreiz vēsturiski gadījies, ka mēs to tagad skaisti aizmālēsim, atvainojos par izteicienu, vai aizkrāsosim, un tur tālāk būs tas pats, ja tas sliktais. Un īstenībā Rīga tad jāparāda, ka tā nav tikai Jugend centrs.
Lai pārliecinātos, ka šis status tiek uztverts nopietni, Rīgas gatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem uzmanīs īpaša Eiropas komisijas komiteja. Elīna Vītņūdesvejs, LNT. Vienlaicīgi ar Rīgu Eiropas kultūras galvaspilsētas gods būs atvēlēts arī Umeo, Zviedrijā. Gala lēmums janvārī gan vēl jāpieņem Eiropas Savienības valstu valdībām, taču visticamāk abas pilsētas šim titulam tiks apstiprinātas. Bet Latvijā atklāta bīstama bizbizmārīte. Kādā pamestā augļu dārzā Līvānu novadā pirmo reizi Baltijā pamanīta bizbizmārīšu suga, kas cilvēkiem var izraisīt pat alerģiju. Šī suga Latvijā ieceļojas no Āzijas, un tā ir ļoti mainīga. Var būt gan oranža ar daudziem melniem plankumiem, gan arī melnas ar oranžiem plankumiem, un ir arī vienkrāsainas bizbizmārītes. Zinātnieki konstatējuši, ka šī suga var izraisīt alerģiju cilvēkiem, turklāt pārziemošanai šīs svešās bizbizmārītes izmanto ēkas, kā arī var nonākt saskarē ar cilvēku. Šīs mārītes ienācējas pārtiek no laputīm, ātri vairojas un varētu būt bīstams konkurents Latvijā dzīvojošām bizbizmārīšu sugām. Par mūsu hokeistu bīstamākajiem konkurentiem, lai turpina Jānis Straubergs. Sveiks, Jāni! Cik bīstami šovakar ir Rīgas Dinamo pretinieki, par to spriedīsim nedaudz vēlāk vakarā, taču spēle ir sāksies un šovakar arēnā Rīga ciemojas Astanas Baris vienība, un par spēles sākumu stāstīšu sportziņās. Jā, bet laika apstākļu maiņām turpina sekot šovakar Kristaps Tālbergs. Labvakar! Sveiks! Labvakar, jā, arī rīti, tomēr īslaicīgi nokrišņi ir gaidām Latvijas teritorijā, un lūk, mūsu fotokonkursu dalībnieki piefiksējuši nevien bizbizmārītes, bet lūk arī šādus te kukainīšus un tārpiņus. Kristaps Amantovs atsūtīs ļoti arī krāšņi un skaisti kartupeļus patiesībā vācot. Lūk, kartupeļus vācam ar fotoaparātu, un ja vajag, tad kaut ko nofotografējam. Liels paldies, un par laika apstākļiem vairāk tūlīt pat laika ziņās. Paldies, Kristap. Jāsaka, lai gan mūsu stunda par kukaiņiem būs beigusies. Bet vēl šovakar LNT kanālā reibinošs ātrums un pārgalvība krimināla filmā Pātrinājums. Pēc tam skatieties komēdiju seriālu par 6 jaunu un jautru cilvēku ikdienas dzīvi draugi, bet vēl vēlāk daudzsēriju gangsteru filma Soprāno ģimene. Lai tīkams trešdienas vakars kopā ar LNT. Jā, mēs turpinām sekot ziņām un tiekamies atkal citu vakaru. Ar labvakar!